Čau, čau, foršais. Nē, visforšākais klausītāji. Es tev esmu šodien piemeklējis indiešu tautas pasaku. Gatavs klausīties? Aiziet! Reiz dzīvoja kāds ļoti strādīgs, izveicīgs puisis, kurš bija putnu ķērājs. Kādu dienu putnu ķērājs kviešu laukā izlika lamatas putniem. Tādu lielu tīklu. Vēl saule nebija norietējusi, kad laukā salaidās daudz dažādu putnu. Kā putni bija nosēdušies uz tīkla, tā šlap! Putnu ķērājs pārāva auglu un tīkls sarāvās vienā lielā maisā kopā. Putnu bija ļoti daudz, un tie nesaprata, kas tikko notika. Tā viņi visi cēlās augšā un lidoja projām. Putni lidoja lēnām un uzmanīgi, jo viņiem bija jānes līdzi arī tīkls. Putnu lidojumu ieraudzīja putnu ķērājs un skrēja viņiem līdzi. Acis nenolaizdams viņš skatījās, kur tad tie putni ar to visu tīklu paliek. Putnu ķērājs skrēja cauri pļavām, cauri mežiem, cauri upēm, cauri ciemiem, kad pēkšņi uzgrūdās virsū kādam garām gājējam. Garām gājējs viņam jautāja: "Uz kurien tu tā steidzies, mans draugs?" Un putnu ķērājs atbildēja: Vai redzi tur gaisā to tīklu ar putniem? Es vēlos viņu noķert." "Gatavais neprāts," noteica garām gājējs un turpināja: "Vai tad tu neredzi, cik draudzīgi augstu un vienā ritmā viņi lido? Tu nekad viņus nenotversi." "To mēs vēl redzēsim," pateica putnu ķērājs un skrēja tālāk pakaļ savam tīklam. Kad saule jau grima aiz apvāršņa, putni sāka lūkoties pēc vietas, kurā varētu pārlaist nakti. Pēk, lidosim pie upes. Tur mēs pārlaidīsim labu nakti, un tur ir tik skaistas niedres. Pēk, teica pīles. Nē, labāk lidosim uz banānu birzi, teica papagaili. Nē, lidosim labāk uz purvu, teica ibisi. Tur ir garšīgas vardes. Nē, lidosim uz upi. Pēk. Nē, uz banānu birzi. Nē, uz purvu. Uz upi, uz purvu, uz banāna birzi. Ak, vai visi putni savā starpā sāka strīdēties. Ilgi strīdējās putni un nekādīgi nevarēja atrast kopīgu valodu. Tiklīdz pīles ieraudzīja upi, tā sāka vilkt tīklu uz savu pusi. Tiklīdz papagaili ieraudzīja banānu birzi, tie savukārt rāvās uz to pusi. Un arī ibisi ieraudzīdami purvu gribēja tikt uz turieni. Tā nu putni sāka rauties katrs uz savu pusi. Un līdz ko putni vairs nelidoja tik draudzīgi un vienā virzienā, tīkls sāka slīdēt arvien zemāk un zemāk, zemāk un zemāk, līdz pieplaka zemē. Hops! To noķēra putnu ķērājs. Savilka kopā, pārmeta pār plecu un devās uz tirgu, lai pārdotu putnus. Jā, vien viņi būtu turpinājuši draudzīgi dzīvot. Man liekas, ka tad iznākums būtu pavisam savādāks. Hei, man tev ir uzdevums. Kopā ar vecākiem atrodi, kur atrodas Indija. Un vēl, es ļoti gaidīšu tavu zīmējumu. Vai nu ar pīli, vai nu ar papagaili, vai nu ar ibisu. Bet varbūt ar viņiem visiem kopā. Kur sūtīt? Sūti uz Facebook lapu Zuze lasa. Paldies, ka klausies pasaku. Līdz nākamajai reizei. Atā! Hei! Ja tev patīk šī pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu, un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt
kanālu Zuze lasa. Un vēl ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.